Biedrība Dagdas novada lauksaimnieki sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību, domājot par jauniešu iespējām nopelnīt vasaras mēnešos, piedāvāja iespēju sākt nodarboties ar ogu stādu audzēšanu. Jaunieši vecumā līdz 18 gadiem varēs saņemt zemeņu, aveņu vai krūmmelliņu stādus viena āra, jeb 10x10 metru liela zemes gabala platībā, kurā rūpēties par savu ogu stādu plantāciju, līdz tās sāk ražot. Vēlāk ar biedrības palīdzību ievākto ražu būs iespējams realizēt un saņemt par to samaksu. Tomēr iniciatīvas galvenais mērķis ir uzskatāmi parādīt jauniešiem, ka uzsākt uzņēmēju darbību iespējams arī Latvijas lauku reģionos. Mēs gribam radīt, tādu vēlmi jauniešos dzirkstelīti, veikt saimniecisko darbību, nodarboties ar lauksaimniecību, nodarboties ar uzņēmēju darbību laukos un vispār rast viņos gribu, rast viņos interesi, nodarboties ar tāda veida, kā es jau iepriekš minēju, darbībām. Šoreiz ar ideju tika iepazīstināti Bērziņu pagasta jaunieši, un tuvākajā laikā Dagdas pašvaldības lauku konsultanti apmeklēs arī pārējos pagastus, mēģinot piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku, lai izaudzētā raža būtu vērā ņemama un rastos iespēja savā starpā dalīties ar pieredzi un sasniegumiem. Aivars Plotka gan norāda, mūsdienās jaunieši labprātāk pavada savu brīvo laiku pie datora, un doma par darbu dārzā daudziem varētu šķist nepieņemama. Mūsu jaunībā tā nebija. Mums bija kaut kādi tur, tādas ierīces, datori, velosipēds, labākajā gadījumā mopēds. Un mēs strādājam, pieņemsim, laukos, palīdzam gan vecākiem, gan arī paši pelnījām naudu sev skolai, tur drēbēm un visāda veida līdzekļi, kuras tu varēji tērēt pašu vajadzībām. Bet tas bija interesanti, ka tu pelnīji pats un pats to naudu arī tērēji tam, ko tev vajag savām nepieciešamībām. Cik daudzi atsauksies šim aicinājumam pagaidām ir grūti spriest, to rādīs laiks. Tomēr iespēja iegūt jaunas zināšanas un uzņemties atbildību, ieguldot pacietību un darbu, lai rezultātā sajustu gandrījumu novācot pirmo ražu, ir attīstības modelis, kurš jāaiziet tik vienam personības veidošanas un attīstības ceļā. Jāpiebilst, ka jauniešus pastāvīgi apmeklēs biedrības Dagdas novada lauksaimnieki pārstāvji, atbildot uz visiem jautājumiem un sniedzot palīdzību stādu kopšanā. Jaunieši no visa novada pulcējās Asunē, lai aktīvi piedaloties dažādos sportiskos pasākumos atzīmētu meteņu dienu. Neskatoties uz visai nepatīkamajiem laika apstākļiem, visi bija azarta pilni un ar nepacietību gaidīja sacensību startus. Mums ir ļoti spējīgi brīvprātīgie darbinieki, pieaugušie, kas aktīvi strādā ar jaunatni, iesaista dažādos pasākumos. Un, protams, ka liels nopelns ir biedrības vadītāja Olgai Lukjanskai. Viņa nežēlo ne spēkus, ne enerģiju un vada šo te biedrību. Tā ka milzīgs paldies viņai par to, ka viņa uztur vispār jauniešos interesi par aktīvu šo te brīvā laika pavadīšanu un arī uzņemas veikt brīvprātīgi pienākumus, jo mums ļoti bieži tieši Asūnē notiek visa novada jauniešu pasākumi. Sacensību rīkotāji bija padomājuši par sacensību dažādību. Jaunieši piedalījās slēpošanas, augstākā sniegavīra celšanas, kamaniņu un virves vilkšanas sacensībās, kā arī noskaidroja stiprākos svaru bumbas celšanā un vingrošanas riņķa mešanā. Sīvā cīņā uzvaru izrāva Asūnes jaunieši, kuri ieguva vislielāko punktu skaitu. Asūnes pagasta pārvaldes vadītāji lepojas ar saviem aktīvajiem jauniešiem, norādot, ka šogad mainīta tradīcija nākošās sacensības rīkot pagastā, kurš uzvarējis iepriekš, jo Asūnes komanda uzvarējusi vairāk kārtīgi. Bērziņu pagastā nākošgad, jo otro vietu ieguva Bērziņu pagasta biedrība. Un interesanti bija tas, ka sākotnēji bija vienāds punktu skaits Asūnē un Bērziņiem. Un sīvā cīņā asūnieši tomēr nepadevās. Un tā kā Bērziņi bija ļoti tuvu pirmajai vietai, tas gods būs viņiem nākošgad. Meteņdiena tiek svinēta jau izsenis. Pēc latviešu tradīcijām tas ir laiks, kad pavadam ziemu un sākam gaidīt pavasari. No meteņdienas sākas lielais gavēnis pirms lieldienām. Šajā dienā liela uzmanība tiek veltīta bērniem un dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. Mūsu senči ticēja, ka tā palīdz dabai ātrāk pārvarēt ziemu un no jauna atdzimt uzsākot jaunu auglības ciklu.
No 7. februāra līdz 2. martam Dagdas tautas nama izstāžu zālē apskatāma Anatola Kauškaļa fotoizstāde Mana Latvija. Tiem, kuri seko mākslinieka profesionālajām gaitām, zināms, ka šī ir jau otrā izstāde, kas apskatāma Dagdā. Iepriekšējo reizi mākslinieks uz šejieni bija atvedis izstādi veltītu savai otrajai dzimtenei Ukrainai, kur pēc armijas nodzīvojas vairākas desmitgades un ieguvis augstāko izglītību. Šeit jūs redzēsiet šajā izstādītē pazīstamas sejas, pazīstamus dabas skatus, un mēs ļoti priecājamies, ka Anatols piedāvājas mums laikam šo izstādi tagad mūsu Latvijas skatiem ar Krāslavas, un mēs ceram tiešām uz mūsu sadarbību, un uz sadarbību mēs gribētu pasniegt jums šos ziedus. Izstādē apskatāmi dažādu žanru darbi vairākās tehnikās. Mākslinieki iemīļotais žanrs esot psiholoģiskais portrets, kurā pats svarīgākais ir parādīt skatītājiem cilvēku iekšējo pasauli, minimizējot detaļas. No tehnikas man patīk grafika, man patīk tur, kur ir minimāls krāsa, gan krāsa minimalizēta, gan izteiksmes līdzekļi. Jo šito elementu ir mazāk, jo grūtāk darbu radīt. Saka, visgeniālais ir vienkārši, ja? Un es tiecos pēc šitās te vienkāršības. Fotokluba Zipsnis vadītājs uzskata, ka mūsdienu fotogrāfu iesācēju lielākais trūkums ir nepilnīgās zināšanas par fotomākslu kopumā un vēsturiskiem notikumiem, kuri bieži vien caurstrāvo fotomākslinieku darbus. Bez šīs izpratnes izstādi nevar izbaudīt un saprast tā, kā to iecerējis pats darbu autors. Mākslu viņa jāpārzina, skatītājam jābūt izglītotam. Ja? Reizēm, kas notiek? Ja cilvēks neuztver, viņš saka, nē, man tas patīk vai nepatīk. Kāpēc nepatīk vai patīk? Viņš nevar paskaidrot. Ja? Man ir viens darbs, redziet, tur ir baznīcas torņi, ir pareizticīgo krusts un katoļi. Ja? Par ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir vienotība, un kas praktiski nav iespējams Ukrainā. Jo šitie darbi būtu dažādās vietās, uztverami ļoti dažādi. Ja? Teiksim, Latvijā viņš viena uztver diezgan tā flegmātiski, kā pats par sevi saprotams. Ja? Ukrainā tas būtu savādāk un Krievijā arī. Jautāts par turpmākajiem plāniem, Anatols Kauškalis atklāja, ka pašlaik ir aizrāvies ar Latvijas iemūžināšanu un rudenī gatavojas izstādi atrādīt Ukrainā. Viņš atzīmē, ka būšot interesanti pavērot cilvēku reakciju uz Latviju caur iemūžinātajiem mirkļiem un stāstiem. 2 dienu garumā no 9. līdz 10. februārim Mālpili un Siguldu ar dziesmām un dažādiem priekšnesumiem pieskandināja un piedencināja 14. starptautiskā masku festivāla dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem un arī kaimiņzemēm. Dagdas novada festivālā jau 13. reizi pārstāvēja folkloras kopa Olūteņi. Maskošanās tradīcijas ir viens no nemateriālās kultūras mantojuma saudabīgākiem un interesantākiem izpausmes veidiem. Katru gadu dažādās Latvijas vietās tiek organizēti starptautiski masku tradīciju festivāli, kas piesaista ne tikai masku nēsātājus, bet arī nemazums skatītāju. Festivāla rīkotāji šajā gadā pamanīja vairākas pozitīvas iezīmes, kas norāda, ka festivāls nostiprināja savas pozīcijas un ar katru gadu piesaista ar vien jaunas folkloras kopas. Tās visas darbības paliek jau tādas netik drudžainas, varbūt netik nervozas, ko mēs kādreiz varbūt varam ieraudzīt pie kaut kādiem jaunu iesācējiem vai tā, bet jau viss jau notiek tik mierīgi un tik dabiski un tik pašsaprotami un savā ziņā arī pārliecināti. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tagad saprotam, ka tas sāk iesakņoties. Tas stāsts, kas ir iestādīts, viņš jau tiešām zaļo un viņš ir iesakņojies. Festivāla programmā bija paredzētas gan improvizētas masku izrādes Mālpils kultūras centrā, lielais masku gājiens Siguldā, meteņu dzīšana un festivāla noslēguma rituāls Mālpils Saules vārtu kalnā, gan masku gājieni ar īstiem rituāliem un norisēm lauku sētās Mālpils apkārtnē. Mālkalnu saimniece ar prieku uzņēma sabraukušās folkloras kopas, kuras attiecīgi rituālam ārstēja saimnieci no dažādām kaitēm, izdencināja, vēlēja pārticību un labu veselību, pretī saņemot karstu tēju ar pīrāgiem un ievārījumiem, kā arī iespēju nobraukt no kalna ar saimnieces īpašajām slēpēm. Jā, bērnībā gan mēs gājām. Nu, tādiem pašiem aitādas kažociņiem tur un taisījām kādu vilka vai zaķa to masku paši, kādi tur izdevās. Vai kādreiz no lieliem cimdiem izgriezām tur muti un degunu uzvilkām to īkšķi virsū. Tas jau tik tā primitīvi, bet gājām, jā. Kopumā festivālā piedalījās ap 20 masku grupām no visas Latvijas. Tās demonstrēja dažādas maskošanās tradīcijas. Pasākumā varēja sastapt būdeļus, džigānus, kaitis, ķekatas, miežvilkus un citas maskas.
Īpaši interesantas un unikālas bija lietuviešu koka maskas, bet ciemiņi no Krievijas Vologdas un Kostrumas apgabala iepazīstināja ar senajām krīviču tradīcijām Augšvolgas reģionā. Īpaši gandrījums pasākuma rīkotājiem un dalībniekiem bija par vairākām atzimušām senču tradīcijām un maskām, kurām folkloras kopas cenšas iedvest jaunu dzīvību. Jāsaka, ka miežvilki ir tāda ļoti arhaiska tradīcija un izzudusi. Un mēs viņu cenšamies atjaunot, gan pētot visādus materiālus un pierakstus, gan arī liekot klāt mūsu izpratni par to, kādam tam būtu jābūt un jāizskatās. Šogad ir ļoti daudz cilvēku masku, ir ļoti maz dzīvnieku masku, ir ļoti daudz kozu. Man ļoti patīk tas festivāls visotaida mēkļa, kad brauc. Kuras maskas šogad būs vislabākos, ir visvairāk, ir vispopulārākos. Vienu gadu visiem dzimst bērni, citu gadu visi miruņus mūdināja, tad šogad visi kozas svin. Katrs masku festivāls ir saudabīgs un neatkārtojams, ar savu īpašo skaņu, krāsu, smaržu un emocijām. Festivāls Mālpilī un Siguldā priecē ar plašām un daudzveidīgām masku grupu darbības programmām, filmu demonstrējumiem, fotoizstādi, pētnieku vēstījumiem un komentāriem un ārvalstu viesu līdzdalību. Arī masku apciemotie māju saimnieki atzīst, ka šis gads, pateicoties festivālam, būs izdevies. Maskas gaidīju, un es esmu vairāk kā pārsteigta par to skaisto gājienu, kas ienāca manā sētā. Tas masku gājiens pirmo reizi tādu redzēju. Un es domāju, ka atnesīs man svētību un to visu, kas atkal tāds negācijas, un visas viņa aiznesīs projām un izkliedēs un būs labāk. Tiem, kas vēl nav uzvilkuši masku un nav iesaistījušies šajās masku tradīcijās, noteikti to vienreiz izdarīt. Un tad, kad vienreiz tas būs izdarīts, tad pēc tam tas vairs viss neliksies kaut kas tāds dīvains, svešs vai nesaprotams. Jo tā galu galā ir mūsu senču tradīcija. Un jau pirms daudziem tūkstošiem gadiem viņi to tādu ir atraduši, izveidojuši un saglabājuši līdz mūsdienām. Un mēs nedrīkstam viņu pazaudēt, mēs vienkārši neesam tiesīgi, jo ja mēs pazaudēsim šīs tradīcijas, tad nav nekādas jēgas, ka mēs saglabājam, teiksim, savu valodu, valsti un tādas lietas. Tā kā novēlējums ir aizvien iesaistīties un piedalīties. Dagdas folkloras kopa Olūteņi no festivāla atgriezās priecīgi un gandarīti par iegūtajām uzslavām. Festivāla eksperti atzinīgi novērtēja gan kolektīva programmu, pasniedzot uzslavu par radošumu tradīciju uzturēšanā, gan individuālajā masku skatē, kur no milzīgā masku daudzuma tika izceltas 3, tostarp arī Olūteņu valna moķe ar valnu.